Esiet sveicināti šodienas ikdienas tirgus apskatā. Mani sauc Justīns Petinens. Esmu admirāls, Latvijas klientu vadītājs un arī apmācību vadītājs Latvijā. Kā vienmēr sākam ar obligāto riska atrunu. Tirdzniecība ar admirāls piedāvātajiem finanšu instrumentiem ietver augstu risku, kas to sarežģītās būtības dēļ nav piemērots visiem ieguldītājiem. Aicinu iepazīties ar pilnu riska atrunu mūsu mājaslapā. Un tad īsumā par admirāls. Mēs piedāvājam vairāk nekā 8000 dažādu instrumentu, tā skaitā īstās akcijas un fondus, kā arī CFD uz akcijām un fondiem, Forex, indeksiem, izēvielām un arī citiem instrumentiem. Mēs esam nozarē jau vairāk nekā 24 gadus un esam drošs un globāli atzīts brokeris, kā arī piedāvājam diezgan konkrētspējīgus tradinga un it īpaši investīciju nosacījumus. Tātad pie mums ir iespējams pirkt un turēt īstās akcijas un fondus bez jebkādām šīm te procentu maksām, kā arī mēs piedāvājam katram mūsu klientam personīgu konsultantu, kas var palīdzēt dažādos jautājumos. Kā vienmēr sākam ar cenu kustību. Tātad ASV akciju tirgus indeksu līmenī tehnoloģiju, jeb smagsvars Nasdaq 100 ieņēma līderpozīciju pagājušo nedēļu. Savukārt Russell 2000, kas atspoguļo mazo uzņēmumu akciju ienesīgumu, uzrādīja zemāko ienesīgumu starp indeksiem. Šāda atšķirība ir ļoti tipiska, ja nemaldos, normālos tirgus apstākļos, kad lielāki un stabilāki uzņēmumi mēdz pārspēt mazākus konkurentus, kur ir jūtīgāki pret ekonomikas svārstībām. Ja mēs skatāmies uz sektoriem, tad sektoru līmenī bija novērojama diezgan izteikta risk-on tendence. Tātad cikliskie sektori, kas ir cieši saistīti ar ekonomikas cikliem, uzrādīja augstāku ienesīgumu, kamēr necikliskie vai defensīvie, ja nemaldos, mēs arī saukt latviski, sektori atpalika. Pie cikliskajiem sektoriem pieder tādas nozares kā patēriņa preces, izvēles preces, finanšu, tehnoloģiju sektorā, kuru pieaugumu visticamāk veicina cerības uz izteikti pozitīvu ekonomisko aktivitāti. Izņēmums pagājušajā nedēļā bija industriālais sektors, kas ir vienīgais cikliskais sektors, kas nepārspēja necikliskos. Un necikliskie sektori ir, piemēram, komunālo pakalpojumu sektori un pirmās nepieciešamības preču sektors. Tātad, citiem vārdiem, preces un pakalpojumi, kur ir nepieciešami un pieprasīti, neatkarībā no tā, cik laba vai vāja ir ekonomiskā aktivitāte. Un tieši šo industriālā sektora atpalicību varētu skaidrot ar piegādes ķēdes traucējumiem un pieaugušām izmaksām. Abus šos faktorus piemin pēdējie ISM ikmēneša pārskati, ja faktori tiek pieminēti šajos pārskatos. Un šos ISM pārskatus es bieži vien pieminu, ja arī šajos ikdienas tirgus pārskatos, apskatos. Sektora līmenī īpaši izcēlās nekustamā īpašuma sektors, uzrādot augstāko ienesīgumu sektoru līmenī. Un šo pieaugumu visticamāk veicināja obligāciju ienesīgumā kritums, kas padara nekustamā īpašuma investīcijas pievilcīgākas salīdzinājumā ar fiksētā ienākuma alternatīvām, piemēram, obligācijām. Un kā mēs ļoti labi zinām, ASV arī globāli hipotekāro kredītu likmes ir cieši saistītas ar obligāciju ienesīgumiem. Ja mēs skatāmies uz atsevišķām nozarēm, līderpozīcijās izvirzījās aviācijas un aizsardzības un arī apdrošināšanas nozares. Tātad XAR, jeb aviācijas un aizsardzības ETF sasniedza gandrīz 3% ienesīgumu, savukārt KIE, kas ir apdrošināšanas ETF, uzrādīja 2,5% pieaugumu nedēļas laikā. Kopumā situācija nozaru līmenī un arī sektoru līmenī pozitīva, taču neviena nozare neuzrādīja ievērojamas vai ārkārtēji svārstīgas kustības salīdzinot ar vēsturi. Ja mēs skatāmies uz globāliem tirgiem, globālā mērogā S&P 500 ieņēma līderpozīciju starp akciju tirgiem, kas šogad ir
neparasti. Ja. Turklāt S&P 500 atkal atgriezās pozitīvā ienesīguma teritorijā gada griezumā, pārspējot gan attīstīto valstu, gan jaunatīstības valstu akciju tirgus un pārējo attīstīto valstu, piemēram, Eiropas un Japānas, un jaunatīstības valstu, piemēram, Ķīnas un Indijas tirgi, akciju tirgi relatīvi pret S&P 500 uzrādīja ievērojami zemāku ienesīgumu. Tad īsumā ASV akciju tirgus guva skaidru priekšrocību. Līdzīga aina novērojama arī obligāciju tirgos, kas ievērojami atšķiras no tendencēm, kas dominē nedēļu iepriekš. Tātad gan ilgtermiņa, gan īstermiņa, gan arī korporatīvās ASV obligācijas uzrādīja labāku ienesīgumu nekā startautiskās obligācijas. Un arī interesanti šoreiz ir tas, ka TLT ETF, tātad ASV ilgtermiņa obligāciju ETF, pat pārspēja S&P 500 jeb SPY ETF, kas ir ļoti neierasti. Savukārt, izēvielu tirgos bija vērojams kritums. Zelts un DBC ETF, tātad vienkārši sakot, diversificēts izēvielu ETF, piedzīvoja vēsturiski nozīmīgākus zaudējumus nekā citi izēvielu fondi, kuriem seko līdzi. Un šāda situācija nosacīti pastiprina šo risku un sentimentu, jo tirgus dalībnieki šķiet pagriežas prom no drošā patvēruma aktīviem, piemēram, zelta, un dot priekšroku riskantākiem aktīviem, piemēram, akcijām. Ja mēs skatāmies uz volatilitātes rādītājiem, tad VIX indeks, kas ir S&P 500 indeksa gaidāmās volatilitātes rādītājs, un MOVE indeks, kas ir vienkārši sakot VIX ekvivalents ASV obligāciju ienesīgumam, abi šie indeksi turpina stabilizēties, norodot arī uz risku un vidi tirgos. Tātad 20% līmenis VIX indeksam, kā redzam, pašlaik tas ir, jeb šajā konkrēti bildē, tas ir 18,5%. Tātad šī robežvērtība, 20% robežvērtība tiek uzskatīta par robežvērtību starp risku un sentimentu, tātad zem 20%, un noteiktas piesardzības sentimentu, kas būtu virs 20%. Tātad, atgādinu, ka abiem šiem indeksiem pieaugot, tie norāda uz gaidāmu paaugstinātu volatilitāti, jeb svārstīgumu un otrādi. Pagājušajā nedēļā tarifu jaunumi turpinājās, uz ko acīm redzami pēc šiem indeksiem mēs varam teikt, ka tirgi praktiski vairs īsti nereaģē, jo man patīk runāt ar saviem klientiem par ziņām. Bieži vien es viņiem saku, ka, ja jūs redzat, ka VIX indeks ir zem 20 un īsti neko nedara tajā dienā, tad nemaz nav vērts skatīties, kas notiek ar ziņām, jo tirgi uz to vienkārši nereaģē. Tātad, manuprāt, šī tendence turpināsies, tātad fokus no tarifiem pāries uz ASV finansiālo stāvokli, kas, starp citu, nav nekāds jaunums. Tātad bažas par ASV fiskālo stāvokli tika paustas jau pagājušajā 10 gadē, ja nemaldos. Vienkārši tagad šī situācija ir attīstījusies līdz līmenim, kad to nedrīkst ignorēt, ko mēs redzam ASV obligāciju ienesīgumos, jo tie pieaug. Koksnes un zelta future attiecība ir viens no rādītājiem, kuriem es nereti uzmetu aci, lai saprastu tirgus gaidas par ekonomisku attīstību. Tātad tā kā izejvielas ir piegādes, tātad piegādes ķēdes sākuma punkts, jebkurā nozarē, kas ir saistīta ar izēvielām. Izēvielu cenu tendences palīdz saprast ekonomiskās aktivitātes ekspektācijas no piegādes ķēžu skatpunkta pašā sākuma punktā. Tātad šajā gadījumā attiecība pieaug, ja koksnes cenas pieaug ātrāk nekā zelta cena, vai ja koksnes cena krīt lēnāk nekā zelta cena. Un abos gadījumos ir relatīvi augstāks pieprasījums pēc koksnes, kas ir cikliskā, jeb ekonomiski, jeb cikliskā izēviela, kas ir jūtīga pret ekonomisko aktivitāti, un mazāks pieprasījums pēc drošības patvēruma, vai hedža pret inflāciju, kas ir zelts. Kā redzam, šajā attiecībā arī ir novērojams šis kritums aprīļa sākumā. Zemiene šķiet
varētu būt apstiprināta, bet vēl gribētos redzēt augstāku virsotni un augstāku nākamo zemieni, lai varētu teikt ar lielāku pārliecību, ka tendence ir mainījusies uz labo pusi, jā, jeb uz optimistisko pusi. Pagaidām tas vēl nav apstiprināts, un šis un arī citi rādītāji vai attiecības precīzāk var kalpot kā agrīnais pagrieziena punktu indikators, jā, ekonomikas perspektīvās. Tagad redzam SPG, SPYG un SPYV attiecību, kas ir vienkārši sakot dārgāku akciju relatīvā vērtība pret vērtīgākām akcijām, un šeit ir grafiks par pēdējiem 4 gadiem. Tātad iespējams šī attiecība caursita vairāku gadu pretestības līmeni. Par metodoloģiju tātad svarīgi saprast, tātad galvenā atšķirība ir tāda, ka šeit būtībā atšķirība ir vērtības koeficientos. Tātad SPYG ietver uzņēmumus ar augstākiem PE, price to earnings, PS, price to sales rādītājiem, un šīs akcijas tiek bieži uzskatītas par pēdiņās dārgām, jo tirgus sagaida augstu nākotnes izaugsmi, jeb augstāku cenu attiecībā pret nākotnes peļņu vai ieņēmumiem. Tātad, citiem vārdiem, tagad uz doto brīdi tirgus dalībnieki ir gatavi maksāt vairāk par nākotnes peļņu šajos uzņēmumos. Jā, tas ir pēc būtības dārgie, jeb dārgās akcijas. Jā. Un SPYV ietver uzņēmums ar zemākiem vērtības koeficientiem, un šīs akcijas mēs uzskatīt par lēti, jeb mazāk novērtētām attiecībā pret konkurentiem. Jā. Un šajās akcijās, jā, jeb vērtīgajās akcijās, tirgus dalībnieki maksā mazāk par nākotnes peļņu vai ieņēmumiem. Ņemot vērā fundamentālos vadošos indikatorus šai attiecībai, it kā ir potenciāls kāpt, neliels potenciāls, bet tas kāpums, manuprāt, būs īslaicīgs, jo fundamentālā bilde nav pozitīva ilgākā termiņā, 2 ceturkšņu ilgāk, manuprāt, sakarā ar pirmkārt vispārējo vērtības koeficientu bildi ASV akciju tirgos, tie ir paaugstināti, ja, un otrkārt obligāciju ienesīgumu pieaugumu riskiem. Par to arī nedaudz drusku vēlāk. Un tagad mēs redzam Citigroup ekonomiskā pārsteiguma indeksu. Tātad tas ir rādītājs, kas atspoguļo, cik lielā mērā publicēti ekonomikas dati atbilst vai neatbilst analītiķu prognozēm. Tātad indeks ir pozitīvs. Tas nozīmē, ka ekonomiskie dati ir labāki nekā tika gaidīts. Savukārt negatīvs indeks norāda to, ka dati ir sliktāki par prognozēm. Kopš šī gada janvāra šis indeks uzrādīja diezgan strauju kāpumu, īpaši ASV, jā, kas liecina par ekonomikas aktivitāti, kas pārsniedz prognozes. Jā. Šī tendence nav tikai ASV fenomens. Globāli arī ir līdzīga bilde, jā, atspoguļojot pozitīvus ekonomiskos tā saucamos pārsteigumus vairākos reģionos. Un ASV šķiet vada šo izaugsmi, jā, un tas ir nozīmīgi, jo pozitīvi dati var veicināt investoru un patērētāju uzticību, palielinot tēriņus un investīcijas, jā, kas potenciāli veicinās ekonomisko aktivitāti. Tomēr šis rādītājs nav tieši veselības rādītājs, nevadošais, nesakrītošais, tas drīzāk atspoguļo vienkārši faktiskos rādītājus attiecībā pret prognozēm. Jā, tas pats par sevi nav īsti ekonomikas veselības rādītājs. Kā arī svarīgs moments ir novērojams uzlabojums ASV patērētāju noskaņojumā. Pagājušajā nedēļā arī šim te pieskārušies. Tātad tas palika nemainīgs maijā, jeb tātad šis indikators ir publicēts reizi mēnesī, un, ja nemaldos, pagājušajā nedēļā tika publicēti pēdējie dati. Tātad, kā minēts, tas palika nemainīgs maijā, un kas pārtrūka 4 mēnešu kritumu šajā indeksā. Galvenokārt tendences izmaiņas patērētāju noskaņojumā ir saistītas ar tarifu pauzi Ķīnas precēm.
Bet vienlaikus sagaidāmie uzņēmējdarbības nosacījumi ir uzlabojušies, taču tagadējās, ja pašreizējās situācijas personīgās finanses pasliktinājās stagnējušu ienākumu dēļ visā maijā, un patērētāji ekonomikas izredzes vērtē kā tikpat pesimistiskas kā iepriekš, jā, bet joprojām ir satraukti par nākotni. Citiem vārdiem, skatījums nepasliktinājās, jā, bet jebkurā gadījumā tas, ka šī tendence apstājās, ir neliels solis uz labo pusi. Jā. Attiecībā uz inflācijas gaidām gada inflācijas pieauguma temps nedaudz palielinājās gaidāmais, bet ilgtermiņā tātad arī 5 gadu inflācijas temps tiek prognozēts balsoties uz šo aptauju kritās pat nedaudz. Un pagaidām ir grūti iedomāties situāciju, kad šis rādītājs strauji maina virzienu, bet jebkurā gadījumā ir manāmi uzlabojumi. Pēdējā S&P Global Eirozonas ražošanas sektora PMI ziņojumā par maiju vērojama turpmākā atvesļošanās Eirozonas ražošanas sektorā. PMI indeks pieauga līdz 49,4. Tātad līdz līmenim 49,4, sasniedzot 33 mēnešu augstāko līmeni un norādot uz lejupslīdes palēnināšanos. Tātad tuvojoties 50% stabilizācijas atzīmē. Tātad šis indeks, ja pēc būtības visi PMI indeksi ir tā saucamie difūzijas indeksi, tas nozīmē to, ka, ja rādītājs ir virs 50, konkrētais rādītājs uzlabojas relatīvi pret iepriekšējo mēnesi, un pretēji tātad, ja rādītājs ir zem 50, nozīmē to, ka konkrētais indeks, ja konkrētais mērāmais rādītājs pasliktinājās relatīvi pret iepriekšējo mēnesi. Kā arī tika minēts, ka ražošana auga 3. mēnesi pēc kārtas, kas liecina par mērenu izaugsmi tieši ražošanā. Pieprasījums arī stabilizējās, jaunie pasūtījumi un eksporta pārdošanas uzlabojās pēc ilgstoša krituma, un nodarbinātības un krājumu samazināšanās ievērojami palēninājās. Tātad savukārt izdevielu izmaksas samazinājās 2. mēnesi, kā rezultātā tika pazeminātas produkcijas cenas. Kā arī, laikam, svarīgākais moments no visa šajā pārskatā, uzņēmēju pārliecība sasniedza augstāko līmeni kopš 2022. gada februāra. Jā, tātad tika uzsvērta plaša atvesļošanās lielākajās Eirozonas ekonomikās, tātad Vācija, Francija, Spānija, Itālija, taču pastāv riski, kas arī tika pieminēts, ko rada potenciālie ASV tarifi uz importu. Bet, kā mēs redzam pēc volatilitātes indeksiem, tirgi šos draudus īsti vairs neuzskata par nozīmīgiem. Jā. Un pozitīva bilde ir novērojama arī Eirozonas patērētāju noskaņojuma indeksā, tīpaši relatīvi pret ASV ekvivalentu. Tātad zilā līnijā mums ir Eirozonas patērētāju noskaņojums, un rozā līnijā ir ASV patērētāju noskaņojums. Tātad pašsaprotami, abi šie rādītāji var palīdzēt nostiprināt prognozes sektoros un nozarēs, kuras ir cieši saistītas vai pat atkarīgas no patērētāju vēlmes tērēt uz izvēles precēm. Tad tas pats patērētāju izvēles sektors, tehnoloģijas sektors, jā, un citi nozares un segmenti, kas saistīti ar ilglietojuma precēm. Jā. Un balstoties uz šo bildi, mēs varam ģenerēt ideju, kurā tiktu pirkta Eirozonas mazumtirdzniecības nozare un vienlaicīgi šortota ASV mazumtirdzniecības nozare, jā, caur fondiem vai arī caur uzņēmumiem iekš šajās nozarēs, jā, kā piemērs. Ja nemaldos, pagājušajā nedēļā tika publicēti Eirozonas algu pieauguma dati, kuri gada griezumā pieauga lēnāk nekā iepriekš, kas dot Eiropas centrālajai bankai papildus iemeslu turpināt samazināt procentu likmes. Un arī Vācijas obligāciju ienesīgums norāda uz to, ka ECB vajadzētu samazināt procentu likmes.
Starp citu, 2 gadu obligāciju ienesīgumi ir viens no labākajiem veidiem, kā prognozēt attiecīgās valsts centrālās bankas lēmumu attiecībā uz procentu likmēm. Ja mēs modelēsim vēsturiski ilgtermiņa 2 gadu obligācijas kādai valstī attiecībā pret attiecīgās centrālās bankas procentu likmi, korelācija ir acīm redzama, tātad obligāciju ienesīgums izteikti vada procentu likmi. Attiecīgi ir vērts sagaidīt eiro vērtības samazinājumu ilgākā termiņā, kamēr tendence obligāciju ienesīgumā nemainās. Tas ir tā iemesla dēļ, ka pieprasījums pēc valūtas lielā mērā ir atkarīgs no obligāciju tirgus situācijas. Tātad noslēgumā daži komentāri par tiem pašiem tarifiem. Pēdējā laikā, kā jau minēju, ietekme tarifu un politikas jaunumu ir mazāka, jeb mazāk ievērojama tirgus dalībnieku acīs. Taču, kā norādīts iepriekš, piemēram, tā pašā PMI pārskatā, šie riski aizvien tiek minēti, taču tirgus reakcija, kā minēju, uz šādiem brīnājumiem ir ļoti mērena. Un tas liecina, ka investori pašlaik vairāk fokusēs uz visticamāk fundamentāliem ekonomikas rādītājiem, nevis īstermiņa politiskajiem trokšņiem. Globālā mērogā fundamentāla ekonomikas rādītāji uzrāda pozitīvas tendences, lai gan progress atšķiras pa reģioniem. Šādas tendences liecina par recesijas draudu mazināšanos, jo ražošanas sektors stabilizējas un pieprasījums uzlabojas. Savukārt, patērētāju noskaņojums paliek pazemināts, un kopumā šie rādītāji norāda uz piesardzīgi, bet optimistisku perspektīvu globālajai ekonomikai. Viens no galvenajiem riskiem ASV riska aktīviem, piemēram, akcijām, ir pieaugušās inflācijas ekspektācijas un ar to saistītais obligāciju ienesīgumu kāpums. Ja inflācijas gaidas turpina pieaugt, investori var sagaidīt stingrāku monetāro politiku no Fed, to starp procentu likmi paaugstināšanu, lai kontrolētu inflāciju. Tas palielina aizņemšanās izmaksas un var negatīvi ietekmēt nākotnes gaidāmo uzņēmumu peļņu, kas noteikti atspoguļosies arī akciju cenās. Īpaši izaugsmes akcijas, jeb dārgājas akcijas, kas ir jūtīgākas pret augstākām likmēm. Turklāt obligāciju ienesīgumu pieaugums, piemēram, 10 gadu obligāciju ienesīgumu pieaugums var padarīt fiksēta ienākuma instrumentus pievilcīgākus salīdzinājumā ar akcijām, tādējādi samazinot pieprasījumu pēc riska aktīviem. Un šāds scenārijs varētu visticamāk arī izraisīs korekciju akciju tirgos, tāpēc investoriem jābūt piesardzīgiem, tā skaitā traderiem, sekojot inflācijas gaidām un notikumiem obligāciju tirgos. Tas šodien būs viss. Aizjums sazināties jautājumu gadījumā un tiekamies nākamo pirmdienu.